Dzimusi verdzībā un grūtībās, Džūlija Čina savu bērnību pavadīja strādājot tāpat kā jebkurš cits vergs. Tomēr viņas dzīve mainījās, kad viņa nosūtīja uz Ričarda Mentora Džonsona plantāciju, kurš bija topoša politiskā figūra un nākamais Amerikas Savienoto Valstu viceprezidents. Drīz vien Džonsons pieņēma Džūliju par savu konkubīni, uzsākot attiecības, kas bija neparastas, preturnīgas un ļoti sarežģītas. Viņa palīdzēja pārvaldīt viņa mājsaimniecību un audzināt viņa bērnus, tomēr viņš nekad viņai nepiešķīra brīvību. Tad kāpēc viņš viņu turpināja turēt verdzībā? Un kāpēc viņa gandrīz tika izdzāsta no vēstures? Mēģināt noskaidrot, kas bija Džūlija Čina, īpaši viņas agrāko gadu detaļas, nav viegls uzdevums. Demogrāfiskie ieraksti 18. gadsimta beigās bija neprecīzi fiksēti, īpaši attiecībā uz cilvēkiem, kuri piedzima verdzībā. Piemēram, mēs zinām, ka Džūlija Čina dzimusi 1790. gados, taču pat viņas galvenais biogrāfs varēja precizēt tikai to, ka tas noticis laikā no 1790 līdz 1797. gadam. Tas ir tik precīzi, cik vien iespējams ar pieejamajiem pierādījumiem. Vieni avoti apgalvoja, ka viņa dzimusi 1790. gadā. Citi avoti norāda, ka 1812. gadā viņai bija apmēram 15 vai 16 gadi, kas nozīmē, ka viņa dzimusi ap 1798. vai 1797. gada. Tāpat nav daudz informācijas par viņas vecākiem vai izcelsmi. Viņas māte bija verdzenes statusā esoša sieviete vārdā Henrieta. Tiek uzskatīts, ka viņas tēvs bija brīvs baltais vīrietis, kura uzvārdu viņa ieguva, jo šajā Kentukī daļā dzīvoja ievērojama kolonistu ģimene vārdā Čins. Tomēr ir vieglāk noteikt, kas bija Džūlijas verdzinātāji. Viņa piedzima Roberta Saksa Džonsona un viņa sievas Džemīmas plantācijā Blūgrāsas reģionā Kentukī, kas tajā laikā atradās Amerikas Savienoto Valstu rietumu pierobežā. Džonsoni bija pārcēlušies uz rietumiem, uz Kentukī, kā daži no pirmajiem eiropiešu izcelsmes amerikāņu kolonistiem tur, 1770. gados. Roberts strādāja kā zemes mērnieks un zemes vērtētājs, palīdzot kartēt turpmāko Kentuki kolonizāciju. Viņiem bija daudz bērnu, bet tieši viņu 5. dēls, Ričards Mentors Džonsons, kurš tur piedzima 1870. gadā, būs izšķirošs šajā stāstā. Viņa dzimšanas laikā verdzību daudzi baltie amerikāņi neuzskatīja par morālu krīzi, bet gan par parastu un pat nepieciešamu institūciju, kas bija cieši saistīta ar rietumu pierobežas izplašanos, kā mēs drīz redzēsim. Kentuki bija apdzīvota ar cilvēkiem, kuri no 1760 gadiem devās uz rietumiem no Virģīnijas, un 1792. gadā tā tika uzņemta kā 15. štats savienībā. Īpašumtiesības uz vergiem šeit bija pilnībā likumīgas, un jautājums par to, vai jaunajiem štatiem vajadzētu atļaut verdzību, vēl nebija kļuvis par niknu politisku cīņu, kāda tā kļūs sākot ar 1810 gadiem. Neskatoties uz to, ka Kentuki bija vergturu lauksaimniecības štats ar plantāciju ekonomiku, tā arī ātri kļuva par štatu ar lielāko brīvo melnādaino iedzīvotāju skaitu visā ASV. Tas bija tāpēc, ka vergi, kuri bija ieguvuši brīvību tādās vietās kā Virģīnija, bieži bija pirmie, kas devās uz rietumiem, lai iegūtu savu nelielu saimniecību, lai dzīvotu prom no vietām, kur viņi bija bijuši paverdzināti. Papildus tam Džūlijas laikā šeit vēl joprojām bija liela pamatiedzīvotāju populācija, tādas ciltis kā krīki un čoktavi. Tas radīja štatu, kurā sociālie noteikumi par to, kā balto kolonisti, melnādainie cilvēki un pamatiedzīvotāji miedarbojās, atšķīrās no citiem štatiem. Un šī rasu sajaukšanās ietekmēta Džūlijas dzīvi. Lai gan Džūlija piedzima verdzībā esošai sievietei, viņa nebija tīras Rietumāfrikas izcelsmes. Tomēr pilnīga informācija par viņas etnisko izcelsmi ir strīdu avots. Lielākā daļa pētījumu pārliecinoši apgalvo, ka viņa bija oktarūne. Šis termins mūsdienās bieži tiek lietots, lai apzīmētu cilvēkus, kuriem tikai 1/8 daļa ir afrikāņu izcelsme, bet 7/8 daļas eiropiešu vai balto amerikāņu izcelsme. Lai gan Amerikas Savienoto Valstu pirms pilsoņu kara vēsturē ir daži gadījumi tas notika, tas bija ārkārtīgi reti. Džūlijas gadījumā tā patiesībā nebija. Lai gan tika teikts, ka viņas ādas krāsa bija gaišāka nekā daudziem citiem tā laika vergiem, viņa visticamāk bija ne vairāk kā kvadrona, kas nozīmē, ka viņai bija vismaz 1/4 afrikāņu izcelsmes. Mēs arī īsti nevaram būt pārliecināti, kā viņa izskatījās. Fotokameras vēl nebija pieejamas pirms viņas nāves, un 19. gadsimta zīmējumi, kuros viņa attēlota, varētu nebūt pilnīgi precīzi. Neatkarīgi no tā, vai Džūlija bija galvenokārt eiropiešu vai baltādaino amerikāņu izcelsmes, viņa tika izturēta tāpat kā jebkurš cits paverdzināts bērns.
Viņas mātei, Henrietai, tika dota pārtika sev un saviem bērniem. Tas bija daudz par maz, ņemot vērā smago darbu, ko no viņiem sagaidīja. Viņi izdzīvoja, audzējot nelielas daudzumus pupiņu, kāpostu un kartupeļu vergu dārzā. Taču tāpat kā daudzi paverdzinātie cilvēki, viņiem pastāvīgi trūka olbaltumvielu un viņi bija nepietiekami baroti. Džūlijas agrie gadi bija pilni grūtību un trūkuma, taču viņai sasniedzot pusaudzes vecumu, viņas dzīve pavērsās tā, ka viņas liktenis cieši savijās ar ietekmīgo Džonsonu ģimeni, tādos veidos, kādus maz kurš būtu varējis iedomāties. Džūlijas dzīve nekļuva vieglāka, kad viņa bija pusaudze. Šajā laikā Džūlija tika šķirta no savas mātes un māsas un nosūtīta dzīvot Ričarda mentora, Džonsona jaunākā dēla mājsaimniecībā. Džonsons bija apmēram 30 gadus vecs un jau bija ambiciozs, arvien ietekmīgāks politiķis Kentucky politikā. Viņš bija izveidojis savu mājsaimniecību Blue Spring Farmā, ievērojamā īpašumā, kurā viņš dzīvoja patstāvīgi. Džonsons nebija precējies, un patiesībā viņš nekad arī neaprecējās tradicionālā izpratnē. Saskaņā ar vēlākām liecībām, kad viņam bija ap 16 gadiem, viņš bija bildinājis kādu jaunu sievieti, taču viņa māte kategoriski iebildu pret šo savienību un piespieda viņu to pārtraukt. Daži stāsti apgalvo, ka šis notikums atstāja uz viņu paliekošu iespaidu un ka Džonsons zvērēja nekad vairs nepieļaut, ka viņa māte vai kāds cits diktē viņa personīgo dzīvi. Neatkarīgi no tā, vai šāds zvērests tiešām tika dots, šis lēmums ietekmēja neparasto sadzīves kārtību, kas drīz izveidojās Blue Spring Farm saimniecībā. Kad Džūdija tika nosūtīta turp, viņa ātri kļuva par viņa konkubīni. Ir grūti lietot tādu terminu kā viņi uzsāka attiecības vai ko tam līdzīgu, jo sākotnēji Džūlijai šī nebija brīvprātīga vienošanās, lai gan ar laiku viņu attiecību raksturs kļuva sarežģītāks. Tāpat nav skaidrs, cik tieši veca Džūlija bija, kad tas viss notika. Ja viņa dzimusi ap 1796. vai 1797. gada, viņa bija tikai apmēram 14 gadi, kad viņu nosūtīja dzīvot pie Ričarda. Ja viņa bija dzimusi vairākus gadus agrāk, ap 1790 gadu, viņa jau bija savos 20. Kas ir konkrētāk zināms, ir tas, ka 1812. gadā viņa dzemdēja meitu vārdā Imodžena. Drīz pēc tam sekoja otrā meita vārdā Adelīna. Nav daudz šaubu, ka Ričards bija abu meiteņu tēvs. Ir skaidrs, ka šajā laikā viņa un Džūlijas attiecības bija sarežģītas. Viņa palika verdzenē, taču ir pierādījumi, ka viņš viņu sauca par savu sievu, un kad viesi ieradās Blue Spring Farm saimniecībā, viņš brīvi iepazīstināja Imogēnu un Adelīdu kā savas meitas. Viņas arī nesa Džonsonu uzvārdu. Galu galā viņš sarūpēja, lai viņām piešķir savu zemi, kamēr lielākā daļa vēsturnieku, Ričardu un Džūliju, uzskata par kaut kam līdzīgam neoficiālai nereģistrētai laulībai ārpus ierastajām juridiskajām struktūrām. Ričards mentors, Džonsons mūsdienās galvenokārt ir pazīstams kā Amerikas Savienoto Valstu viceprezidents laikā no 1837. līdz 1841. gadam, kad prezidents bija Mārtins Van Bjurens. Taču viņa politiskā karjera ilga 46 gadus. Viņš pirmo reizi tika ievēlēts Kentucky pārstāvju palātā 1804. gadā. 3 gadus vēlāk viņš devās uz Vašingtonu, lai pārstāvētu Kentucky kongresā kā federālās pārstāvju palātas loceklis. Viņš ieņēma šo amatu līdz 1819. gadam, kad viņam izdevās uzvarēt vēlēšanās kā ASV senators no Kentucky. Pēc tam 8 gadus atgriezās pārstāvju palātā no 1829. gada un tad kļuva par viceprezidentu. Lai gan Džūlija nepiedzīvoja, kā Džonsons kļūs par viceprezidentu, viņa politiskā karjera bija nozīmīga, veidojot viņas dzīves ceļu. Tā kā viņš nekad neaprecējās ar baltādainu sievieti vai neizveidoja ģimeni, kas pēc 19. gadsimta sākuma standartiem būtu uzskatāma par tradicionālāku, un kamēr viņš apmēram 6 mēnešus gadā atradās Vašingtonā, viņa būtībā vadīja Blue Spring Farm, Kentucky. Tā bija plantācija ar daudziem vergiem. Džūlija to vadīja. Viņa risināja darījumus ar uzpircējiem, kuri pirka saimniecības ražu, un viņa pirka preces mājsaimniecībai un fermai. Viņa arī organizēja un vadīja sabiedriskos pasākumus, no kuriem daudz bija jānotur, kad Ričards atgriezās Kentucky no Vašingtonas un tikās ar vietējiem politiķiem un uzņēmējiem. Tika teikts, ka Džūlija ļoti labi spēlēja klavierus un palīdzēja radīt izsmalcinātu atmosfēru, kādu sagaidīja šādos pasākumos. Kad Džonsons katru gadu atkal devās uz Vašingtonu vai turpinātu savu politisko karjeru, viņš pat atstāja viņai pārvaldīt naudu, ko bija iepriekš izņēmis, kas tajā laikmetā bija neparasts uzticības līmenis verdzībā esošai sievietei. Viens no ievērojamākiem Džūlijas darba aspektiem kā Blue Spring Farm pārvaldniecei bija Čoktavu akadēmijas izveide šajā fermā.
Tā bija internātskola, kas tika uzcelta fermā pamatiedzīvotāju zēniem. Tā darbojās aptuveni 10 gadus Džūlijas vadībā. Dažos aspektos tas bija Džūlijas darba turpinājums, izglītojot savas meitas. Viņa nolīga vietējo mācītāju un sludinātāju Tomasu Hendersonu, lai izglītotu Imogēnu un Adelīnu, un pēc tam Hendersons sāka mācīt arī skolā. Čoktovu akadēmijas ēka līdz pat šai dienai ir saglabājusies tikai daļēji. Blue Spring Farm, Kentucky štatā, ēkas čaula stāv laukā, lai gan krūmi un koki jau sen ir izauguši cauri sienām, un jumts lielākoties ir iebrucis pēc vairāk nekā gadsimtu ilgas nolaidības. Tomēr ikvienam, kurš dzīvo šajā Kentucky daļā, tur joprojām ir redzama dzīva Džūlijas Činas dzīves stāsta daļa, ko var apskatīt. Lai gan tas viss šķiet norādam uz gandrīz līdzvērtīgām attiecībām starp Džūliju un Ričardu līdz 1820. gadiem, patiesībā tas bija daudz sarežģītāk nekā sākumā izskatās. Piemēram, vietējā kopiena Kentucky pieļāva neparasto savienību starp viņu kongresmeni un viņa tā saukto sievu, taču aiz slēgtām durvīm viņi skaidri izteica kritiku par viņiem. Turklāt viņu attiecības bija ļoti neparastas, un tās noteica tā laika rasu robežu likumi. 1815. gadā, pēc sava tēva nāves, Džonsons ieguva pilnas juridiskās īpašumtiesības uz Džūliju, tomēr viņš viņu neatbrīvoja. Viņa palika juridiski verdzībā, pat tad, kad viņš atklāti atzina viņa meitas un audzināja tās kā savējās. Vēsturnieki ir izteikuši pieņēmumu, ka Džonsons iespējams izvairījās atbrīvot Džūliju, jo emancipācija varēja vājināt to, ko kāds zinātnieks raksturoja kā saites, kas viņu saistīja ar viņu. Toreizējie likumi Kentucky štatā aizliedza starpašu laulības, tāpēc pat ja viņš būtu atbrīvojis Džūliju, viņi tāpat nevarētu likumīgi apprecēties. Tomēr Džūlijai bija ietekme mājasemniecībā. Viņa sarunāja, lai viņas brāli Danielu un viņa ģimeni atved uz Blue Spring Farm, kur viņi vairākus gadus dzīvoja nedaudz labākos apstākļos. Tomēr 1821. gadā viņi tika pārdoti, iespējams tāpēc, ka Džonsons, uzturot savu politisko karjeru, saskārās ar pieaugošām finansiālām grūtībām. Ir arī pierādījumi, ka Džūlijai dažkārt bija grūti uzturēt disciplīnu plantācijā, ņemot vērā viņas statusu kā pavardzinātai sievietei. Džonsona vēstules liecina, ka viņš saviem baltajiem darbiniekiem deva norādījumus pakļauties viņas autoritātei. Tomēr vēsturnieki norāda, ka daži pavardzinātie lauka strādnieki ignorēja viņas rīkojumus, un ka kaimiņu vīrieši nevēlējās iejaukties, kad viņa lūdza viņu palīdzību sodīt šos cilvēkus. 1833. gada vasarā Džūlija smagi saslima ar holēru, kas izplatījās visā Amerikas vidējos rietumos. 19. gadsimtā holēru dēvēja par zilo nāvi, jo tā viļņveidīgi izplatījās visā Eiropā un pēc tam Amerikā no 1810. līdz 1890. gadiem, nogalinot miljoniem cilvēku. Tas ietvēra arī holēras uzliesmojumu Čoktavu akadēmijā un daudzi studenti saslima. Vairākas nedēļas Džūlija kopa bērnus, līdz tie atveseļojās, taču galu galā viņa pati saslima ar šo slimību. Viņa nomira šīs slimības dēļ un kļuva par vienu no daudziem upuriem 1830. gados, kas bija nāvējošākais periods šai slimībai. Mēs nevaram būt droši, cik veca viņa bija, kad nomira. Viņa bija vai nu nedaudz pāri 40 vai 30 gadu beigās. Arī viņas apbedījuma vieta nav zināma. Pēc Džūlijas nāves Ričards, kā ziņots, ļoti sēroja. Turpmākajos gados viņš uzsāka attiecības ar vēl kādu citu verdzībā esošu sievieti plantācijā. Kad viņa vēlāk viņu pameta cita vīrieša dēļ, Džonsons lika viņu sagūstīt un pārdot izsolē. Pēc tam viņš uzsāka līdzīgas attiecības ar viņas māsu, kura arī bija verdzībā. Džūlijas stāsts tika aizmirsts uz daudziem gadu desmitiem. Patiesībā to vajadzētu saukt par slēpšanu. 1836. gada prezidenta vēlēšanu laikā ap Ričarda privāto dzīvi un viņa skandalozajām attiecībām ar verdzeni valdīja daudz negatīvas publicitātes. Piemēram, tika izplatītas skrejlapas, kas uzbruka Ričarda mentoram Džonsonam viņa attiecību ar Džūliju Činu un viņa divām meitām dēļ. Vienā 1836. gada karikatūrā Džonsons ir attēlots kopā ar abām savām meitām, no kurām viena tur Činas portretu. Mākslinieks apzināti padarīja Činas un meiteņu ādas toni tumšāku, lai pastiprinātu rasu stigmu un publisku viņu izsmietu. Tomēr, neskatoties uz strīdiem ap viņa personīgo dzīvi, Ričards mentors Džonsons tika ievēlēts par viceprezidentu kopā ar Mārtiņu Van Bjūrenu. 1850. gadā Džonsons joprojām darbojās politikā, taču tajā laikā viņa fiziskā un garīgā veselība jau bija pasliktinājusies. Viņš nomira no insulta 19. novembrī 70 gadu vecumā.
Viņš tika apbedīts Frankfurtas kapsētā Frankfurtā. Viņa meitas, kuras viņam bija ar Džūliju, kā pūru, bija saņēmušas ievērojamas saimniecības un bija apprecējušās ar baltajiem vīriešiem. Tomēr viņas nesaņēma neko no viņa testamenta. Pēc viņa nāves 2 viņa brāļi, kuri tajā laikā vēl bija dzīvi, Džons un Henrijs Džonsoni, šķiet iznīcināja Ričarda dokumentus un citus ierakstus. Šeit visticamāk bija 2 motīvi. Pirmkārt, viņi vēlējās izdzēst jebkādas atmiņas par Ričardu pretrunīgo attiecību un 2 meitām, kas viņam bija ar Džūliju. Otrakārt, lai gan Ričards savas nāves brīdī nebija ārkārtīgi bagāts cilvēks, viņš tomēr atstāja pietiekami lielu mantojumu, lai viņa abi brāļi vēlētos to iegūt, nevis lai tas nonāktu Imogenes īpašumā, kura vēl bija dzīva. 1850. gadā. Viņi atrada tiesnesi, kurš bija gatavs viņiem palīdzēt nodrošināt, ka Ričarda jauktas izcelsmes meita nepārmanto viņa zemi. Tiesa paziņoja, ka viņš nav atstājis ne atraitni, ne bērnus, ne tēvu vai māti, kas būtu dzīvi. Un tā viltotā testamenta versija tika ierakstīta oficiālajā reģistrā. Kad Ričarda dokumenti tika iznīcināti un viņa īpašums nonāca viņa brāļu un viņu ģimeņu īpašumā, Džūlijas Činas stāsts zināmā mērā tika apklusināts. Tas bija līdz pat 20. gadsimta beigām, kad kādā publikācijā tika pieminēts Amerikas Savienoto Valstu viceprezidents un viņa paverdzinātā sieva. Šīs atsauces pēdējos gados izraisīja pietiekamu interesi vairāku pētnieku vidū, lai tiktu publicēti dažādi pētījumi par viņas dzīvi un laikmetu, tostarp pilna apjoma biogrāfija, ko sarakstījusi Amrita Čakrabortija Majersa. Tādējādi Džūlijas Činas, viceprezidenta paverdzinātās sievas, stāsts ir izcelts no aizmirstības. Lai gan liela daļa Blue Spring Farm ir pazudusi, vietējo pieminekļu aizsardzības entuziastu centieni nostiprināt saglabājušos Čoktavu akadēmijas akmensēku ir palīdzējuši nodrošināt, ka vismaz daļa vietas, kur viņa dzīvoja un strādāja, saglabāsies. Šādā veidā Džūlijas Činas piemiņa, kas reiz lielā mērā tika izdzēsta no vēstures, turpina tikt atklāta un atcerēta no jauna. Liels paldies visiem, ka noskatījāties šo video par Džūliju Činu. Ceru, ka jums tas šķita interesants. Rakstiet komentāros, ko domājat par viņas dzīvi, un ja jums ir kādi ieteikumi, arī tos droši rakstiet zemā komentāros. Ceru, ka esat abonējuši manu kanālu un ieslēguši paziņojumus, lai saņemtu visus manus video, tik līdz tos augšu pielādēju. Labi, tas arī viss no manis, tāpēc tiksimies nākamajā Forgotten Lives sērijā. Paldies!